Tagad mēs paskatīsimies, kā attēlot Excelī geogrāfiskus datus 3D Bing kartē. Un, piemēram, mums ir jāattēlo Tele2 servisa apkalpošanas centri. Mēs redzam, ka tas saraksts, tur nav nekādas koordinātas, ir tikai pilsēta un iela. Apskatīt kartē, tur ir vienkārši vienu objektu. Un kā tad mums šito paskatīties kartē? Priekš tā mēs izmantosim no sākuma, lai ielādētu datus, mēs izmantosim tādu funkciju kā Power Query. Un šeit var ielādēt no web lapas datus. Es nospiežu from web, atgriežos uz šo mājaslapu, nokopēju saiti, ielieku viņu šeit. Un Excels pamazām sāk lasīt iekšā šos datus. Tātad, ielasot datus, man labajā pusē parādās divas tabulas, kurās ir atlasīti dati. Nu, tieši no šīs mājaslapas. Ja mājaslapā ir vairāk dažādu datu, tad tiek ielasīti visi šie datu apgabali. Nu, es zinu, ka šī tabula 0 ir tā, kas satur man šos vajadzīgos datus, apskatos, jā, tiešām tā ir. Un tālāk šos datus, lai pievienotu, lai varētu parādīt kartē, es viņus iezīmēju. Jūs šos datus varat arī no kaut kurienes citurienes pievienot un izmantojot Power Pivot funkciju, es vienkārši spiežu Add to Data Model. Lai rādītu šo Bingu karti, ir nepieciešams izmantot Power Pivot. Ja, es pievienoju datu modelim, viss kārtībā, slēdzu ciet, ok, eju uz Home, Insert un spiežu Map. Ja, tad es izvēlos jau kaut kādu esošu, tukšu vai jaunu un redzu, ka šeit ir pieejami man visi šie lauki, kas man bija no Power Query, ko es ielādēju. Nu, šeit man ir karte, es varu pietuvināt, attālināt, dažādi pagrozīt. Nu, liksim klāt. Tātad pirmais, kas man ir jāpasaka, man ir pilsēta, un apakšā man parādās pilsēta, un es norādu, ka pilsēta man ir vienāda ar city, jā, ar pilsētu. Un karte man uzreiz atliek punktiņus, kurās pilsētās ir šie servisa centri. Adrese, attiecīgi jau identificē uzreiz, tātad street, jā, es redzu, man atrada Rīgā, man ir daudz šo punktiņu, varu pietuvināt, paskatīties, rajonos mazāk. Spiežu next, un tālāk jau es varu parādīt šos kaut kādus kvantitīvos rādītājus. Nu, viens no piemēriem es gribētu parādīt tirdzniecības centru, kurā ir šie objekti, ja, šie apkalpošanas centri. Nu, es varu attēlot viņus kā kolonnas, varu kā aplīšus attēlot. Un redzu, ka ir vietas, kur ar aplīšiem var būt grūtāk, ja, atslēgšu atpakaļ uz kolonnām. Un ir vietas, kur ir uzbraucot uz kolonnas, es varu redzēt, kas tā par adresi Krastielas 46, Ieriķa iela 3, un redzu, ka tirdzniecības centrā Origo ir tātad 2 B tunelī, un laikam A tunelī ir 2 šie apkalpošanas centri. Es varu arī šo karti dažādos veidos pagrozīt. Un tādā veidā varu vizuāli attēlot uz kartes datus un pielikt klāt nosaukumus un varbūt vēl kaut ko. Nu, tā principā vienkāršākais veids, kā ļoti ātri attēlot datus uz kartes.